Esiet mīļi, sveicināti draugi. Nu ko, kuram ir apņemšanās jaunajā gadā sākt atteikties no pārtikas produktiem, kuri nav saskaņā vispār ar gan ar jūsu enerģiju, gan ar jūsu vispār visu būtību šeit uz zemes. Tāpēc, ka pārtika ļoti ietekmē, kādi mēs esam ikdienā. Protams, tas ir jāliek vienmēr kopā. Šis mums ir, kā saka, jāliek visi puzles gabaliņi kopā un tad, kā saka, tikai uz augšu. Bet es zinu, ka ne visiem šī motivācija varbūt ir tik spēcīga. Un tādēļ šajā janvāra mēnesī, kad ļoti daudziem ir tomēr šī motivācija šo gadu nodzīvot vēl labāk, vēl krāšņāk, vēl skaistāk, tad enzīmi var nākt jums palīgām. Jo pirmais, ko enzīmi dara, tā tad ierobežo šos trigerējošos ēdienus. Nevis ierobežo, vienkārši palēnām sāksi sajust, ka tev tas nav vajadzīgs. Ja? Tas viss slēpjas, protams, mūsu mikrobiomā. Mikrobioms ir saistīts ar mūsu domām, un pārtika tam ir tiešā veidā ar to ir saistīta. Tātad. Ļoti daudziem problēmas arī ir atteikties no miltu produktiem. Un miltu produkti lielos daudzumos cilvēkam, kā saka, cilvēku padara slinkāku. Un, ja tie ir baltie milti ar augu un cukuru, ja tas ir vienreiz mēnesī, cilvēks tur, nezinu, panašķē. Es to vairāk par našķēšanos uzskatu, šo baltmaizi sēšanu. Var, kā saka, atstāt kādu prieciņu. Bet pārstrādā cilvēkiem šie miltu produkti ikdienā ir par daudz, stipri par daudz. Un tādēļ šajā janvāra mēnesī es vēlos uztaisīt vēl vienu akciju. Un jums piedāvāt nogaršot manu maizīti, kura tā tad ir uz mūsu fermentu bāzes, zaļie grīķies grupā, esmu jau vairāk kārtīgi dalījusies, un šobrīd es vēlos šo mīlestību dot jums tālāk un arī parādīt, kā komplektā ar enzīmiem vienkārši pienāks mirkli, ka tu pats vēlēsies tādu maizīti ēst, nevis veikalā pirkto, bet pats ar savām rociņām viņu uztaisīt. Jā, bet es vēlos ievadīt jūs šajā, un tādēļ šajā janvārī, līdz janvāra beigām, tie, kas iegādāsies 3 fermentus, dāvanā būs maizīte. Vai arī ir tie, kas zina, ir 5 fermenti, 6. ir dāvanā, un ja ir vairāk par 3 fermentiem, tad no manis burvīgā maizīte. Nu, lūk, un jā, dzerot katru dienu enzīmus, cilvēks paliek priecīgāks. To, ko varu nodot jums caur saviem enzīmiem, tas ir prieks, tā ir mīlestība, tā ir brīvība. Un maizīte ir vēl viens mans mīlestības avots, un es vēlos dalīties ar jums ar šo mīlestību. Tā kā paldies, ka esat. Visas, kā saku, nav jāgaida 1. janvārs īstenībā, bet es zinu, ka ļoti daudz cilvēku no 1. janvāra tieši kaut ko apņemās darīt. Mēs varam apņemties katru mīļu dienu sākt šo dienu ar pilnu ar pateicību, pilnu ar mīlestību. Un jo biežāk mēs celsimies ar šo sajūtu, jo viss apkārt mums sāks plaukt un zelt, kā arī ir jābūt mūsu dvēselītē. Viņai jāplaukst, viņai jāzaļ, ir jārada un jādod. Un mēs viens otram varam ļoti daudz.